Čau visiem! Jaunu sūtījumu no eBay. 4 sūtījumi. Sāksim ar mazāko. Mazākajā mums ir iekšā auskari. Kāds pārsteigums. Auskari mums ir no pērlītēm. Gumijas ķepiņas. Gumijas ķepiņas, varēja būt kaut kas drusciņ labāks, bet, simpātiski auskari. Kaut kas neredzēts un nebijis. Nekur nekas nekrīt nost, tāpat arī otrajam. Skaisti. Ko? Nākamā paciņa mums ir telefona vāciņš. Parasts. Nenāk sārā. Parasts telefona vāciņš. Gumijas. Tā kā es domāju, ka šeit nekas nevar būt. Viņam, gumijas vāciņš. Tā, nākamā lieta, kas mums ir somiņa. Lieksim ārā. Viņš to malā. To ir. Ko? Somiņa. Somiņa maza. Aprakstā, lai gan tas bija rakstīts, ka maza. Negaidīja lielu. Vērsim vaļā. Tādējs liedzējs maziņš, kā redzam, strādā. Odere. Odere gan mums ir ļoti plāna iekšā. Ļoti. Nezinu, vai jūs redzat, bet, ir ļoti plāna. Rokturītis mums ir. Rokturītim gan kvalitāte. Tādu, kāda ir. Te liekas kaut kas ir pa daudz, kā redzam, pielikts klāt. Rokturis diezko labā kvalitātē nav. Laikam, jo viņu izstaipa, tad viņš ieiet pareizajā leņķī. Bet, vienalga, te ir. Šeit mums ir kaut kas pa daudz. Un otrais mums tāpatās ir savērpies 9 līkumos. Tāpatās. Bet, somas kvalitāte attiecīgi cenai. Tā kā, nevar baigi piesieties, jo pa $4, nevar gaidīt zelta kalnus. Ko nākamā paciņa. Skatāmies. Tas mums ir tukšais iepatiņš. Nākamā mums ir bērnu cepure vai dušu cepure, kā pareizāk būtu teikt. Materiāls īpatnējs. Viss mums pēras vaļā. Šeit var izlikt dažādas lielumus. Pēras vaļā labi. Ciet arī veras labi. Neveras, jā. Labi. Tāda cepure, lai nelīst ūdens mazam bērnam uz sejas, tad šo uzliek galvā, un tad ūdens notek gar malā. Ko? Tas arī viss šīs dienas video. Mums bija cepure, somiņa, telefona vāciņš un auskari. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!